Jaunavas, kas būs aktuāls decembrī jums, dažādās dzīves sfērās, tūlīt pārbaudīsim. Un šis būs kopumā jaunavu horoskopu zīmē dzimušiem vai ascendents, kam ir jaunavā. Un, ja jūs vēlaties individuālu pārskatu prognozi, kas jūs sagaida vai decembrī vai 26. gadā, video var pasūtīt, rakstot man privāti. Bet tagad skatāmies kopumā jaunavām, kas būs aktuāls decembrī. Kādas tēmas? Uzreiz sākam ar El Diablo. Te mums ir, kas kuram jāatceraties Lilitas tēmu no iepriekšējiem mēnešiem. Varbūt vēl tas kaut kā atspoguļojas attiecībās. Tas var būt kā kāda neusticība, aizdomība, izaicinājumi attiecībās, kaislība, atkarībā, kas kuram ir aktuāli. Tā, šis vēl mums par kaut kādu lielu naudu saka, par kādiem lieliem projektiem, politika, varbūt būsiet iesaistīti emocionāli kaut kādos, internacionālos notikumos. Tā, tad, kas vēl mums ir jaunavām aktuāls decembrī? Mīļotie. Tā, izskatās, ka saistībā tiešām ar attiecībām, kaut kas varbūt ar intīmo sfēru vai tur kaut kādas neusticības tēmas varētu būt. Tad vēl mīlnieki arī sadarbības partnerus raksturo, ka varētu būt kaut kādi nopietni lieli jauni sadarbības partneri. Tas ir kaut kas tāds nopietns, tur politiķi, juristi, kaut kādas zvaigznes. Skatieties, kas jūsu dzīvē ir aktuāls no tām. Tā, un vēl vienu kārti par kopumā jaunavām par aktuālo decembrī. Un 9 monētas, tas mums ir par atpūtu. Kā būsiet godam nopelnījuši Ziemassvētku brīvdienas atpūtu, galvenais nepārstrādāties, neizdegt darbā, atcerēties par to, ka veltīt laiku sev, rūpēm par sevi, kaut ko palasīt, atpūsties, varbūt kādus kursus uzsākt vai iziet vai pabeigt, kaut ko, kas jums tādu iekšējo gandarījumu sniedz. Jaunavām jau sniedz gandarījumu tas, ka viss pa plauktiņiem, visi Exceļa tabuliņas sapildītas, viss ir izmērīts ar lineālu, salikts plauktiņos, tad var pagulēt, palasīt, tad rūpes par sevi atļaujiet sev decembrī. Tā, tad mums ir attiecību sfēra jaunavām decembrī, kas būs aktuāls. Nāve. Redz, nāve nāk tad, kad ir transformācijas kaut kādas lielas nepieciešamas attiecībās vai kaut kādā tādā jaunā līmenī vispār attiecības iziet, jo rudens bija ļoti ar intensīvām transformējošām enerģijām, īpaši attiecību sfērā. Ļoti daudzas attiecības pārtrūka, ļoti daudzas joprojām vēl ir uz kaut kādas robežas. Tas nav obligāti, ka attiecības izjūg. Tas var nozīmēt arī to, bet tas var liecināt par to, ka jūs izejat ar partneri kaut kādā jaunā izpratne, viens otra izpratnes līmenī, jaunā mīlestības līmenī, vai nāve tam, ka kā bija līdz šim, ka beidzas tas, kas kā bija, un tagad būs jau pa jaunam. Skatieties atkal to savu attiecību situāciju, kā to var pielāgot jūsu individuālajai. Tā, vēl viena kārta par attiecību sfēru decembrī jaunavām. Atkal mīlnieki, no attiecību tēma viennozīmīgi jums būs aktuāla. Ja. Ja jūsu attiecības jau ir tādas uz robežas un jūs domājat šķirties, nešķirties, tad, tiem, kas ir tajā situācijā, tad jums iesaka tiešām padomāt, pārbaudīt, vai ir vērts
tās attiecības, ja viņas jau ir izsmēlušas sevi, vai ir vērts viņas turpināt. Un tie, kas ir attiecībās, tad jums ir kaut kas nopietni jātransformē, lai tās attiecības būtu funkcionālas, dziļas, patiesas, īstas, mīlošas. Kaut kāds liktenīgs pagrieziens vai kaut kādas iekšējās sajūtas, tādas, kas transformē vispār jūsu attiecību dzīvi. Tā, darba sfēra jaunavām decembrī, ko nesīs. Tā, mums te ir bruņinieks, tad kaut kāda kustība būs darba sfērā, varbūt ir īpaši saistībā ar tādu iekšējo attieksmi pret darbu, kā varbūt jums pamainīs kaut kādus darba pienākumus, kas liks jums justies labāk darbā, vai ka jūs paši pamainīsiet vai nu darba apstākļus, vai pienākumus, vai kaut kas no jums atkarīgs, jo bruņinieks ir par kustību, ka mēs kaut kādas izmaiņas veicam, lai justos labāk. Un vēl viena kārts par darba sfēru jaunavām decembrī. Zvaigzne, brīnišķīgi, te jūs varat izcelties darbā, saņemt uzslavu, apbalvojumu, prēmiju, kaut ko izcili izdarīt tādu, vai pats būt šokā par to, ka jums izdevās, vai kaut kā tāda sapņa sasniegšana, varbūt atradīsiet savu sapņu darbu, vai uzsāksiet savu biznesu, par ko jūs sen jau bijāt sapņojuši. Tad zvaigzne ir par sapņa piepildījumu, vai nu jūs pats esat kā zvaigzne darbā. Brīnišķīgi! Skatāmies vēl padomu no sargeņģeļa, kādi ir ceļavārdi jaunavām par decembri. Ūdens karalis. Tā, šeit mums ir cilvēks, kuram var uzticēties. Varbūt jums būs nepieciešams kāda terapeita palīdzība. Ja ņemot vērā, kādas jums tur kārtas bija attiecībās, varbūt, ka ir jāiziet uz pāru terapiju, vai psihologs, vai kaut kādas varbūt ezotēriskās prakses, kas palīdz otru izprast, vai sevi izprast, vai pārbaudīt kaut kāds cilvēks vai prakse, kas jums palīdzēs saprast to savu izvēli, pārliecināties, ka jūs pareizi izdarījāt. Tā. Padomdevējs, vēl arī romantika attiecībās, kā ja jums kaut kā tur tajās attiecībās ir izaicinājums, tad kaut kāds tāds romantisks pasākums varētu būt tas, kas izglābj to, kaut kā ieviest. Jaunavas jau ir ļoti tādas prasīgas attiecībās un vispār skaitās viens no sarežģītākajiem partneriem. Kā paskatieties, vai jūs neesat kaut kādas fundamentālas kļūdas pieļāvuši attiecībā pret savu partneri, kaut kāda pārāk liela kritika vai ka viss tāds sauss un balstīts tikai uz ikdienas pienākumiem, ka varbūt tur visu var uzlabot vai saglābt caur romantikas ieviešanu ikdienā. Tāds jums ir augstāko spēku sūtījums par decembri. Izbaudiet svētkus, lai jums brīnišķīgs, fantastisks, superīgs decembris!